Ināra Logina, profesora Rīgas Stradiņu Universitātes neiroloģijas katedrā un Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas neiroloģis konsultants. Perifērās neiropātijas, nervu sistēmas bojājums perifērās līmenī, perifērā nervu sistēmā. Tas ir nervu zariņi atsevišķi vai daudzi kopā, vai saknīšu pinumi un tam līdzīgi. Un tās ir vairākas slimību grupas. Atsevišķu nervu bojājums, kompresija, visbiežāk saistīta ar pārslodzi, kaulu locītavas sistēmas pārslodzi tam kanālam, kuram iet cauri šī nervu šķiedriņa, piemēram, plaukstas pamatnē. Un tāpēc, lai tas nenotiktu, ir pareizi darba režīms, nepārpūlēties, atbilstošu slodzi lietot. Un, ja tas notiek, tad pāsinājums ar sāpēm, tirpšanām. Tad ir vajadzīga atpūta, medikamenti, blokādes vai vietējā ārstēšana. Un tādas kompresijas neiropātijas visbiežāk ir plaukstas pamatnē, pēdas pamatnē, elkoņa apvidū, kad ir vajadzīga šī palīdzība. Atsevišķos gadījumos pat tiek veiktas operācijas, lai atbrīvotu šo nervu šķiedru.